pārstāj uztvert problēmām. Tā tie ir vienkārši lietas, kas tev ir jāatrisina un jāizdomā. Tātad, ja tev kaut kas nestrādā, radi struktūru, lai viņi strādātu. Un katra lieta, kas nestrādā, tā ir vienkārši viss pasaules labs sadotas rokās, lai tev tieši tagad tas izdotos, jo tev radās idejas, sanāca, dabūja telpas, dabūja cilvēku. Vai nu tu padodies, vai tu nepadodies, tā ir tava izvēle. Tava pieredze, bet ja tā pieredze nāk ar maniem puniem un maniem pušumiem, tad tā ir daudz vērtīgāka pieredze. To nevar paspēt saplānot, tad, kad tev tā izdevība rodās. Un tad, kad es būtu izdomājis visus plānus, jau to iespēju būtu palaidis garām. Tāpēc es pirms pateicu jā, un pēc tam es domāju, kā es to atrisināšu. Zini, tad, kad tev kāds saka, ka tu nevari, tur tas spīts, viņš patiesībā tās frāzes rada dusmas, un dusmas ir enerģija. Un es to esmu kā ieradumu radījusi, ka tad, kad es izjūtu dusmas, es viņas ielieku. Sveiki domājā! Vietā, kur mierā un vienatnē strukturēt domāt par savu profesionālo izaugsmi. Mani sauc Aija Ieselniece, un kādu laiku atpakaļ, starp 30 un 40 gadiem, man bija jautājums, par ko es gribu kļūt, kad es izaugšu liela. Es atradu atbildi, dibinot Vidzemes izaugsmes centru. Un domāju. Es aicināšu šeit, uz Domājas dīvāniņa, cilvēkus ar līdzīgiem jautājumiem, kas ir mainījušās profesijas, vilkuši dažādas cepures savā galvā un ir iedziļinājušies tieši profesionālās izaugsmes niansēs, lai palīdzētu tev augt, pilnveidoties un būt spēcīgākam. Šis raidieraksts ir paredzēts savas profesionālās izaugsmes vadītājiem vai tiem, kas vada citu profesionālo izaugsmi. Lai tev noder, ejam uz sarunu. Madara, laipni lūgta Domājā. Sveiki. Prieks tev šeit uzņemt. Tu esi skaistuma salona īpašniece. Un es uzreiz sākšu ar smago skarbo artilēriju. Tad, kad runā par skaistuma saloniem, mēdz būt daudz stereotipu, priekšstatu, aizspriedumu, fantāziju par to, kā tas ir realitāte. Un tu noteikti tam visam izgājis cauri, un par to mums šodien arī pastāstīs par šīm lietām. Un tagad, zinot visu, ko tu esi piedzīvojis, radot un izveidojot veiksmīgu skaistuma salonu, ko tu sev teiktu tos daudzos gadus atpakaļ, tajā brīdī, kad Madarai ienāca pirmo reizi galvā doma, varbūt, ka varētu izveidot savu skaistuma salonu? Es viņai teiktu, dari. Dari to, mēģini. Tad jau redzēt, kā tev sanāks. Tev sanāks. Ne par ko nebrīdinātu, Nē. neko neliktu mācīties, teiktu, dari. Tieši tā. Jo jebkura mācība ir mācība, kurai mums ir jāaiziet cauri. Un ja mēs neesam viņu izgājuši ar pilnu sajūtu, tava pieredze, bet ja tā pieredze nāk ar maniem puniem un maniem pušumiem, tad tā ir daudz vērtīgāka pieredze. Lai cik jūtīgi būtu. Tad tu nedotu sev nekādus padomus, tu neatrunātu sevi, tu teiktu, labi, ja tu esi izdomājis, dari. Vai tomēr tu sevi atrunātu? Es tevi noteikti neatrunātu. Es teiktu, mēģini, būs interesanti, bet mēģini. Jo visas tās mācības, kurām es gāju cauri, tās ir mācības, kuras ir jāiegūst, lai izveidot uzņēmumu. Un es domāju, ka jebkurš, kurš sāc no pilnīgākās nulītes, ir tieši ar to pašu arī saskāries. Lielākā, mazākā mērā, bet izaicinājumi ir līdzīgi. Un, tas ir tas ceļš, kas mums ir jāiet. Kā tas notiek? Kurā brīdī tu pieņem lēmumu, tagad es šo pārveidošu par savu biznesu? Jo tu sāki kā individuālais speciālists, es tā pareizi saprotu, vai ne? Es vispār man šī profesija bija tikai kā tāds, es mācījos kultūras menedžmentu, un šī bija profesija, ko es pastrādāšu, lai man būtu naudiņa skolai, lai man būtu brīvais laiks, lai es pat varētu menedžēt savu laiku. Tās bija galvenās vērtības, kāpēc izvēlēju šo profesiju. Un tas bija tikai pagaidu variantā, kas bija izlemts cepot sašļikus kādā profesija ir manikīrs, ja? Jā, tas bija tiešām ļoti vienkārši runājot, ko es varētu darīt, kamēr es mācos augstskolā. Un tā es to sāku darīt. Sāku es uzreiz ar salonu, jo man bija svarīgi ātri dabūt klientūru, lai man ir daudz. Tad, protams, notiek kaut kādas situācijas. Man tāds, man vajag savu kabinetu, un man ir vēl tas jauniešu maksimālismu. Sāku es to visu, kad man bija 20 gadi, 19, 20. Un tad vienam salonam pateicu paldies, visu labu. Sāku savu kabinetu, izdarīju visādas lietas, lai savāktu klientūru, ko es sapratu, ka tā ir normā, tā meistari dara. Tas jau ieintriģēja. Drīkst prasīt, kas tas ir visādas lietas, lai dabūtu klientūru?
Nē, jebkurā gadījumā mēs ejam strādāt salonā, lai savāktu klientūru. Salons ir forma, kurā tu vari satikt vairāk cilvēkus, kurus tu satiksi tos, kurus tu nesatiktu, varbūt caur vienkārši reklāmiņu vai kaut kādā mazā kabinetiņā, kaut kādā otrā stāvā kaut kur. Tur tu nesatiksi cilvēku. Tu satiksi cilvēku tur, kur cilvēki jau apgrozās. Un tas ir tas pirmais posms, kur tu savāc klientūru un uztaisi savu. Tad tu uztaisi savu kabinetiņu, saproti to, ka tu gribi vairāk. Un ka es taču varu dot arī vēl kādam, jo negribu apstāties. Un tad nonāk pie kaut kādām telpām, kuras vēl var paplašināt, un tā tas sākas. Jā. Tas izklausās bezgalīgi vienkārši. Tajā pašā laikā es zinu ārkārtīgi daudz speciālistus, kas arī paliek savā kabinetiņā vai savā dzīvoklītī, vai kaut kur, un visu un šādi arī turpina. Kas tevī bija tā vilkme un kāds nāks, kad pieņem to gala lēmumu, es šo veidošu par savu biznesu? Tas bija tāpēc, kad es varēju izskaitīt, cik es varu saņemt. Tas ir tā, kad es saskaitīju, es aizgāju no patstāvīgā darba, tāpēc, ka es zināju, kāda man būs alga, kāds man būs grafiks turpmākos 5 gadus. Tagad strādāju pati, es sapratu, cik klients vispār spēja pieņemt un kāda man būs tā nauda. Un tad es gribēju vēl darbiniekus, jo tad tas sāk, tad tu liec visu laiku pa kādai pozīcijai vēl klāt, un lai kaut ko tos ciparus audzētu. Man prātā būtu doma, kas prasa uzreiz ieguldījumus. Kā telpas, droši vien, ka viņas jāremontē, un ne tikai telpas, tur vajadzēs uzreiz visām higienas prasībām, lai tas atbilst, izlietnes, aprīkojumus un tā tālāk. Tas prasa investīcijas. Kā es varu no sava kabinetiņa bez investīcijām vai ar investīcijām ko tādu dabūt gatavu? Man liekas, ka nekad nav uzreiz viss 100%. Tev sākumā nekad nekas nebūs no tā visa, un tu sāksi veidot, skatīties pēc prioritātēm, kas tev tajā momentā ir nepieciešams. Un, tāpēc arī sāku klusi. Teiksim tā, mans salons tika reģistrēts 19. gadā, bet sākām jau mēs tur darboties 17. Tāpēc, ka es zināju, ka es vēl nevaru būt skaļi, jo man noteikti šīs lietas nav sakārtotas pilnā apjomā. Un naudas man nebija vispār. Teiksim tā, man vienīgais uzkrājums bija 1000 eiro, un tas pats bija bērnu uzkrājums, ko bankā piedāvā, un es to vienkārši izņēmu ārā. Man piedāvāja telpas, un tās telpas bija ļoti kriminālā stāvoklī. Es sapratu, ka tur citādāk nevarēs, bet es pilnīgi visu ieguldīju, man liekas, paņēmu pilnīgi visus iespējamos ātros kredītus. Es nezinu, kāpēc man bija tāda duša to darīt, es tagad to nedarītu. Es noteikti to nedarītu. Es aizņēmos no visu, ko es varēju aizņemties. Man bija vienkārši ticība, jo es to vispār radīju ar ļoti lielu spīti, es biju ļoti dusmīga. Es gribēju pārcelties vispār uz citu pilsētu. Jā, es gribēju pārcelties. Un man pateica, ka nedari to, ja tu to dari kāda... tāda bija situācija, kurā man bija jāizvēlas, kādēļ es to daru. Man pateica, ja kamēr tu nedari lietas tikai un vienīgi sevis dēļ, tu nedrīkst pārcelties. Jo visādi var beigties, un tāpēc tikai, kad tu būsi izlēmusi priekš sevis to, tikai tad tu drīkst pieņemt šādu lēmumu. Un man bija tāds, labi, tad es darīšu visu tikai priekš sevis, un super spītīgs paņemšu. Es tiešām paņēmu, es kredītvīvus aizņēmos no krustāva, no tēta, un es pēc tam skatījos uz tiem cipriem, domāju, labi, tagad strādāsim daudz. Un es tiešām strādāju ļoti daudz, strādāju visas 6-7 dienas nedēļā. Es, man liekas, 9 gadus strādāju bez atvaļinājumiem. Man lielākais atvaļinājums varbūt bija Ziemassvētku brīvdienas vai Lieldienas. Un tā es to ar tādu spītu vienkārši, es to izdarīšu. Un, protams, es iegāju tajās telpās, tur nebija nekā. Es atceros, ka mums pat rozetēm nebija virspusītes. Jo vienkārši pietrūka naudiņas, lai to izdarītu līdz galam. Man tāds, kas? Tas būs nākošais, kad šis klients nāks. Tas bija mans atskaites punkts. Kad cilvēks nāk, katru reizi, kad viņš nāks, lai man būtu kaut kas jauns. Man nebija naudas, man bija parādu daudz. Un mans mērķis bija kaut vai tas būs tikai pulkstenis, kaut vai tās būtu tikai jauns krūzītes, kaut kas, lai cilvēks, kad viņš nāk, lai man būtu. Un tā pa maziņam, pa klusiņām es liku visu laiku kaut ko klāt, un tas vienkārši iegājās, ka tāds ieradums, ka katru reizi, katrā mēnesī ir kaut kas jānopērk un jāizdara jauns, lielāks.
Un, jā. Izklausās, ka tev ir bijis apzināti vai neapzināti kāds savs mentors. Ja tu saki, ka teica, ja tu dari, tad dari sevis dēļ, nevis tāpēc, ka tur ir dusmas uz kaut ko citu. Cik nozīmīgs un kāds bija šajā sākuma procesā atbalsts no apkārtējiem? Tu teici, tētis krustāvs aizdeva summas no ģimenes, no draugiem. Kā tur ir? Viņi atbalsta, ja viņi saka, Madara, tu esi jocīgs, to vispār nevajag darīt? Tu esi jocīgs, to nevajag darīt. Tas ir tas, ko saņēmu, man liekas, pirmos 5 gadus. 5? Tas bija pirmie 5 gadi ir tie grūtākie, nevēlti tā vienmēr saka, jo tiešām man arī neatbalstīja līdz pirmos 5 gadus. Tas, tās kaut kādas reizes, kad teica, man aizdeva naudu, krustāvs aizdeva naudu, bet tā bija, es biju apsolījis, ka tā ir tikai vienreizēja situācija, un visu pārējais izdarīšu. Un arī pat, ja es kādreiz kaut kur salūzu, man viņa arī pateica, nē, tikai tāpēc, lai tu teici, toreiz par savu vārdu, un esi godīgi pati pret sevi, un ja tu nevari, tad tas nozīmē, ka tu nevari. Ja tu vari, tad izdari līdz galam. Un man liekas, ka jebkuru uzņēmēju raksturo tikai tas, ka viņš nekad neapstājas, viņš vienkārši to dara. Tad nav tā, ka tev ir kāda problēmas, ko tu vari neizdarīt. Ir problēma, atrisini viņu. Jebkura problēma ir nevis problēma, pie kuras vajag padoties, bet problēma, kuru, kā mēs to izdarīsim, lai tā vairs nebūtu problēma. Un tās ir tās mazās bedres, kas ir kā filtrs. Vai tu pie viņas apstājies, padodies un parādi, ka tu neesi biznesmenis, vai arī tu kāp viņai pāri, izdomā risinājumu un močī tālāk. Kā to var iemācīties? Un to nevar iemācīties. Vai nu tu padodies, vai tu nepadodies, tā ir tava izvēle. Vai tu sev vari pateikt, ka tu esi drosmīgs cilvēks vai nē. Un ja tu spēj sadzīvot ar to, ka tu pasaki, nē, es to negribu, nē, es esmu vājš, es to nevaru, ja tu spēj sadzīvot ar šo frāzi, tad tu arī apstājies. Tas ir liels emocionāls sloks. Tu ieeji jaunā uzņēmējdarbībā, salīdzinoši jaunā vecumā, teici 20 kaut kas, 23 gadi. Pēc zinātnes mēs pieaugušie kļūstam 25, 26 gadi, kad visas smadzenes mums jau ir izveidojušās. Tad ļoti agrā posmā tevi pirmos 5 gadus principā neviens neatbalsta. Drīzāk saka, ka vajag darīt otrādāk, un tu tik un tā to dari. Tas ir milzīgs emocionāls sloks. Kur tu gūsti spēku tajā laikā? Kā tu atjaunojies? Kā tu sevi motivē? Kā tu vari būt gatavu? Zini, kad tev kāds saka, ka tu nevari, tur tas spīts, viņš patiesībā tās frāzes rada dusmas, un dusmas ir enerģija. Un es to esmu kā ieradumu radījusi, ka tad, kad es izjūtu dusmas, es viņas ielieku kaut kamī, es to neesmu darījusi. Un es cenšos tās visas dusmas novirzīt uz kaut ko produktīvāku. Kaut vai tā ir tikai izbirst kārtīgi lietas, ko es neesmu darījusi. Piemēram, salonā ilgstoši neesmu kaut ko izšķirojusi. Tad tajā momentā, kad esmu dusmīga, es to daru. Tā ir privička. Ieradums. Vai tev bija kaut kādi vēl rituāli? Jeb dusmas bija viss, kas tev turēja? Kas tev motivē, atbalsta? Kā tu tiki galā ar emocionāliem uzplūdiem? Es netiku. Ja taču ir kādas reizes, kad es arī netiku. Protams, sēdēju un raudāju, un tāds priekš kā man to vajag. Nē, man vajag. Vienkārši vajag, kā tas ir. Vajag. Tu nevari īsti nosaukt tā vārdos, kāpēc man to vajag. Es vienkārši negribēju tur padoties. Man bija tā vīzija, ka tur būs. Un katru reizi, kad man kāds pateica, kas tev tur būs. Arī tagad. Piemēram, kad man jau bija, es teikšu, tā bija jau noformējies salons, jau bija tā, ka liekas, ka viss ir izremontēts un tā. Un uzrodas kaut kāda viena tāda maza doma, un tu zini, ka mēs arī uz otro stāvu bišķiņu tagad paplašinājāmies. Kāpēc ne? Kāpēc nemēģināt un kāpēc nedarīt? Tas ir tāds, vienkārši vairāk teikt jā. Tad, kad tev saka, nevajag, tad nevajag, pamēģināsim, pārbaudīsim. Ja tagad 23-gadīgā Madara skatītos uz tevi tagad, viņi ticētu, ka tas ir iespējams? Nē. Ko viņi domātu? Es nezinu, ko viņi domātu. Es domāju, ka viņi skatītos uz mani un domātu, vai mums to vajadzēja? Varbūt. Es īstenībā nezinu pat. Es neesmu tādā aspektā to skatījusies. Tu teici, bija procesā daudz mācības. Jā. Kas ir tās lielākās mācības, ko tu esi guvusi?
Tās mācības ir ļoti banāls. To mēs visi esam dzirdējuši. Saki, jo tavas nāk no prakses. Ka draudzība nav draudzīgums. Koleģiālā vidē tas nav viens tas pats. Ka to vajag spēt nodalīt. Tas ir viena no pirmajām mācībām, kas man bija. Ka nevajag sākt ar radiniekiem, nevajag strādāt ar radiniekiem, nevajag strādāt vispār ar tuviem cilvēkiem un pieņemt kādu darbā tikai tāpēc, ka viņš man ir baigi pazīstams, skaties pēc viņa prasmēm un to, ko viņš spēj sniegt. Kādas vēl mācības? Viena no tām mācībām, ko es pirms tam minēju, ka problēma nav problēma. Ka pārstāj uztvert problēmas par problēmām. Tad ir vienkārši lietas, kas tev ir jāatrisina un jāizdomā. Tad, ja tev kaut kas nestrādā, radi struktūru, lai viņi strādātu. Un katra lieta, kas nestrādā, tā ir vienkārši nesakārtota sistēma. Jā. Kāpēc draudzīgums un draudzība nav viens un tas pats? Mēs nevaram darbā draudzēties. Mēs varam būt draudzīgi. Bet te, kad tu esi priekšnieks, tev ir, kā lai pasaka, mēs varam būt draudzīgi, mēs varam runāt sirsnīgi, mēs varam sūtīt WhatsApp ziņas ar smaidiņiem, mēs varam būt viskārtībā, mēs varam arī vieglās frāzēs runāt, bet es neiešu pie tavu tēvas bērēm, un es neiešu uz... Un es nepieskatīšu tavus kaķus, kamēr tu būsi ceļojumā. Tā nav viena un tā pati lieta. Un, Kaut kur pārkāpa pāri tā robežai savā pieredzē, ja? Protams, vairākas reizes. Un, jo, piemēram, tu esi priekšnieks, tev jebkurā gadījumā ir jādod norādes, tev jādod sistēma. Un kā tas ir, kad vienā momentā tagad tu esi emocionāli, tu pasaki, es gribu padoties. Kāpēc darbiniekiem jāzina, ka tu gribi padoties? Tev ir jābūt stipram, tu nedrīkst parādīt, ka tu taisies pārdot salonu. Tev ir vienkārši viņi uzreiz sāk meklēt citu vietu. Tad viņi sāk domāt, šī te nav stabila vieta. Kāpēc līdz ar to tu nedrīkst? Tātad tie cilvēki nav, kuriem tu vari parādīt, ka tu esi cilvēks ar emocijas. Tajā vidē tev ir jābūt. Tad, ne īpaši sievišķīgai sievietei, tev ir jābūt bišķiņa raksturīgi. Tāpēc, Tu gribēji pārdot salonu? Jā. Vienreiz? Kāds 2. Kāpēc? Tāpēc, ka sagurs no tā viss. Pirmā reize bija tad, kad man aizgāja kolektīvs. Viss? Jā. Jo es pacēlu balsu salonā. Vienīga reize. Un īstenībā pat pilnīgi normāla lieta. Tas ir tā, nedrīkst darīt. Un man tās visas meitenes arī atvainojās pēc tam, ka pagāja gadu un viņas atvainojās, ka tas bija ļoti. Un tas bija tāpēc, ka mēs bijām sajaukuši draudzību ar koleģiālismu. Un tas bija pirmais starta punkts, kad sapratu pagaidi. Man ir jābūt priekšniekam. Un tad pamazām arī, man liekas, tas arī bija tas 19. gads, kad es beidzot sapratu, ka es vadu salonu. Ka tas nav ar draudzenēm kaut ko uzsākt, bet ka tas ir vadīt salonu un dot darbu un rūpēties, lai visiem viss ir. Tajā momentā es laikam tikai to sapratu. Tev ir 3 lomas. Sanāk, tu esi uzņēmējs, uzņēmuma īpašnieks, tu esi vadītāja, komandas vadītāja, un tu esi arī speciāls tajā jomā. Tu zini, kā ir labāk. Jā. Jo es esmu speciāls un zinu, kāds ir labāk. Jā, es arī esmu klienti. 4 lomas tāda arī klienti. Jā. Kā tu viņas visas vari savienot un izbalansēt? Ja tomēr ir viena, kas ir primārā loma tajā visā? Primārā noteikti ir vadītājs. Nevis uzņēmējs. Labs jautājums. Es domāju, ka vadītājs pirmais ir. Jo kā tur būt uzņēmējs, ja tu neesi vadītājs, kurš rūpēs, lai visiem viss ir? Tev ir jāvada komanda. Bez komandas tu kā uzņēmējs nebūs nekas. Ja tu nenovērtē savu komandu, ja nespēja sniegt to, kas viņiem ir nepieciešams, un nespēja viņus sadzirdēt, kad ir nepieciešams. Kas tas par vadītāju, un kas tas par uzņēmumu, kurā tev nav kolektīvs, kas grib strādāt. Tā kā jā. Tu sākumā teici, ka tava pirmā pieredze bija salonā, lai savāktu klientiņus un dotos prom. Jā. Un tagad tev ir salons, kurā iespējams nāk cilvēki ar tieši to pašu domu. Savākšu klientiņus un iešu projām. Jā. Tā ir pilnīgi normāla lieta. Tu to pieļauj, ja tu kaut kā ar to tiec galā? Kā ir? Tā ir pilnīgi normāla lieta. Tā ir salona būtība, jo te man ir viena doma par uzņēmumu, par salonu, kad nāk tie klienti. Un
Es zaudēju klientus, ja man ir pilns grafiks. Ja man ir pilns grafiks, zaudēju klientus. Tātad man vajag kādu cilvēku, kas mācās, kas vēl tikai vāc klientūru, lai man vispār cilvēks, kas nāk uz salonu, vēlās pakalpojumu, lai viņu vispār varētu apkalpot. Līdz ar to, ja man, piemēram, nāktu pie manis, ja man būtu 10 meistari, pilnīgi visiem pilns grafiks, es zaudētu visus jaunos klientus, un tad, kad viņi aiziet, tad gan man vairs nekā nebūtu. Viņi ir savākuši, nokomplektējuši klientūru, un ja kaut kas notiek, tad man nav nekādas aprits. Un visi, kas ir nākuši visus tos gadus, viņi ir vairākas reizes atraidīti, līdz ar to viņi vairs to vietu nenāktu. Tas ir veids, kā būt apritē, apmācīt. Vienmēr ir kāds, kurš aiziet, vienmēr kāds, kuram ir kāds ģimenes pieaugums, vienmēr ir kāds, kurš vēlās radīt savu, un tas ir tikai normāli. Tas ir posms. Un kāpēc, lai es nevarētu būt tas pirmais posms, kas iedod cilvēkam pirmo pieredzi? Tu šo vienmēr esi zinājis, vai kaut kādā mirklī tu to saprati? Protams, ka es to sapratu. Kurā brīdī? Jo man doma arī būtu, es teiksim, kā uzņēmējs skatītos no malas, man ir 10 izcili speciālisti, viņiem visi kalendāri pilni, kolosāli, viņi strādā, man nāk nauda. Kaut kādā brīdī, tu saprati, ka īstenībā tas ir risks. Jo tev nav jauno klientu plūsmu, un īstenībā ir pat labi, ka ir kāds, kurš ir jaunies, kas mācās, varbūt netik labi, un tas man izbalansē kopējo manu pakalpojumu piedāvājumu. Kā tu līdz šim nokļuvi? Kurā mirklī tu to iemācījies? Tas bija laiks, kad es pati, man bija veselības problēmas, un es pieņēmu meiteni darbā, kur fantastiski strādāja. Un es viņai iedevu pilnīgi visus savus pastāvīgos klientus, ka man bija visus tos gadus bijuši. Un tieši tāpēc, ka es biju ar veselības problēmām, līdz ar to tie tieši klienti meklēja meistaru, un es viņam iedevu, un tā meitene, man liekas, pēc 5 mēnešiem aizgāja. Ar visu manu klientūru. Un tajā momentā, kad es sapratu, ka man vairs nav piesaistes pie cilvēkiem, kas pie manis nāk 7, 8, 9 gadus, jo tas bija tas posms, tajā momentā es sapratu, tagad esmu taču priekšnieks, man vairs nav te draudzenītes, ar kurām es taisu nadziņas un klačojos un dzeru kafiju. Un tajā momentā, tas laikam bija tas posms. Es būšu godīgi, kad es domāju par skaistuma kopšanu, par manikīru, par skaistuma kopšanu saloniem. Man ir galvā stereotipi. Jā. Man ir, tas jau tur tikai tā, tur pataisīt, tur viss tur, vai tas jau nav nekāds biznesiņš, tur jau nekas tur sarežģīts arī nav, tur nekāds prātspējas nevajag, kaut kādas šitādas, nāk. Tev nākas ar šo saskarties? Daudz. Kā? Daudz. Es varētu pastāstīt situāciju, kad es vispār taisīju salonu. Man bija, pieņēmu remontstrādnieku, kurš bija tāds, ne uz mutes kritis. Un viņš pa laikam visāds frāzīs šāds tieši izmet. Un tad, kad es viņu biju uzrunājis, lai viņš uztais man tāmi, cik man izmaksās tas remonts un tā, un viņš man iedod to tāmi un tāds aiziet paprasam teitu, ka man draudziņam. Un man bija tāds, tas bija viens tāds moments, kas man iedzēla, man nav tā. Tad pēc tam tajā pašā pirmā remonta laikā bija, ka viņam ienāca kolēģi un pateica, kad te remonts būs pabeigts, es sēžu tajā momentos palodzes. Es sēžu palodzes, domāju, kurā vietā mēs liksim visas elektrības un tā, kur man tas viss ir nepieciešams. Un ienāk tas viņa kolēģis un saka par to, ka kamēr priekšniecība neklausās, pēc tam uzaicinām šeit visus džekus un meičus uzaicināt, kas te būs, taisīsim baļķu. Man tas tāds, nopietni. Tas, ka es vispār netiku uztvert par cilvēku, kurš kaut ko dara pats. Un ar to es saskāros ļoti daudzas reizes, un arī manikīrīte vai, piemēram, ko tad tu esi izdarījis, kas tā par profesiju? Un to taču var darīt jebkurš. Var. Jebkura profesija var darīt jebkurš. Jā. Par grāmatu arī jebkurš var mācīties? Pilnīgi jebkurš. Par videooperatoru arī jebkurš var izmācīties. Līdz ar to tas ir katra cilvēka ceļš, katra tā... Tas, ko viņš izvēlās, un kāpēc mums būtu ar kaut kādu neceņu jāizturās pret jebkuru profesiju. Jebkurš to ir pelnījis. Un tas nemaz nav tik vienkārši. Kādā liekas, kā tas ir ietekmējis tavu uzņēmējdarbību, tavu izaugsmi?
Jo viena lieta, jā, arī es esmu pieredzējusi, satiekoties ar potenciāliem sadarbības vai biznesa partneriem. Meitenīti, jā, vai jūs tur sievieti jau nav nopietni lēmumu pieņēmēji. Lai arī, ja salīdzina Latviju par pasauli, mums ir daudz labāka situācija pasaulē, tas ir daudz izteiktāk. Taču tavā gadījumā ne tikai potenciālai sadarbības partneri vai biznesa partneri, bet pat personāls, kas strādā tavā labā, tev ir remonstrādnieki, kuriem būtu jāstrādā, un pat no viņiem ir šāda te attieksme. Kā tas ietekmē tavu uzņēmējdarbību, izaugsmi, tavuprāt, kopumā? Tas tur arī nosrādāt tas pats, kā es sākumā minēju par to spītu. Vienkārši, skaties. Ja jau tas nav nekas, tad skaties, kā es izdarīšu nākošo soli. Tas man tāds, domājiet. Katram ir tiesības domāt to, ko viņš domā. Kamēr viņš ar to neaplauzīs, kamēr viņš to neredzēs, pieredz, kamēr viņš nesapratīs, ka tas nav tā, tikmēr viņš arī tā domās. Man arī tieši tāpat ir arī, piemēram, kādreiz varbūt tuvāki cilvēki klausījušies, kā es mācos kārtējos kursus un vienkārši tādās niansēs. Liekas, ka tur tikai uzkrāso un viss, kādas tur lietas var būt. Un patiesībā, ja tu vēlies būt profesionāls savā jomā, jebkuru lietu tu vari nostrādāt līdz niansēm. Un tā ir profesija un nevelti viņa tik pieprasīta. Jā. Tu minēji, ka sākumā es vienkārši gribu savu salonu, man ir spīķis to izdarīt, un man ir dusmas, un es to darīšu, un es aizņemos visur, kur es varu aizņemties. Es neko nedzirdēju par plānošanu, biznesa plānu, mērķiem. Kā tā ir, ka var uztaisīt savu uzņēmumu un veikt uzņēmējdarbību bez biznesa plānu un mērķiem? Tas nav īpaši prātīgi, to vajadzētu darīt. Tur vajadzētu likt tāmas, vajadzētu pareiķināt, cik ilgā laikā tev atmaksāsies un kad tas notiks. Es to darīju ar jaudu, bet šeit man ir tāda, no viena podkāsta arī es biju dzirdējis, kur kas tevi motivē, vispār darīt, un tur bija teikts rēķini. Un arī šajā gadījumā, kad esmu izvēlējusies izdarīt kaut kādas lietas vēl, mani motivē tas jaunais izaicinājums, ko es paņēmu, es ieviesu sistēmu, es ieviesu kaut kādu ērtāku, kas sistēma, ērtāku pierakstu sistēmu, kas noteikti ņem lielākus finansējumu un tā. Izdomājam vēl veidu, kā mēs šo varētu atsist atpakaļ. Un tādā veidā, kad sāk pietrūkt kaut kādas, varbūt kaut kādā veidā naudiņas, izdomājam vēl kaut ko, kur mēs varam viņu nopelnīt. Nevis otrādā, kā mēs varam nopelnīt un tad iztērēt, bet vispirms atrast, kā iztērēt, un tad izdomāt, kā mēs to varam nosakt. Jā. Izklausās pēc kolosāla veida, kā veidot biznesa plānu. Jā. Man ļoti patīk šāda pieeja. Tieši tāpat tās ir ar darbiniekiem arī. Piemēram, ja man ir ļoti daudz darba, es negribu tik daudz strādāt. Tātad man vajag darbinieki, kas paņem šos darbus no manis nost, lai man ir vairāk laika, lai es varu domāt citas domas, lai es varu to vēl tālāk attīstīt. Jo tā ir arī viena lieta, ko es ļoti noteikti iemācījos, bija tas, kad man bija jāatkāpjas no bildes, lai es redzētu, kas notiek. Tad, kad bija Covid laiks, kad bija lockdowni, kad bija, man pat likās, ka man pilnīgi visas situācijas manā dzīvē notiek, lai es nebūtu salonā. Ka es nedrīkstu pati strādāt, jo tikko kā es dabūju pilnu grafiku, bams ciet, bams atkal. Un man tāds, ko es daru nepareizi. Un te, kad man pielika to punktu tieši veselības faktors, kad es tiešām vairs nevarēju strādāt pati, tad es paskatījos no tā un sapratu tā. Te ir ļoti liela labdarība, un tas salons man tiešām ir prieka pēc. Mums to vajag mainīt. Un tad sākās visstraujākā izaugsme, kad es to sapratu. Jo vajag atkāpties no tās bildes, lai tu redzi, kas notiek. Kas tur bija par kļūdām? Kāpēc tu saki, ka tā bija labdarība? Cenošana? Jā, cenas, darbinieku atalgojums, darbinieku bonusi, darbiniekiem visādas fīčiņas, lai viņiem būtu forši un tā. Un kad es biju pilnīgi visu pelnījusi un likus atpakaļ. Un tāpēc arī sanāca ļoti skaisti izaugsme, bet tas bija pilnīgi viss caur manu peļņu un tā. Un vajadzēja noiet nos, lai to saprastu. Mēs jau minējām par tām lomām, un tu arī to daudz uzsvēri, cik svarīgi ir komanda un nevis draudzība, taču profesionālisms un šīs attiecības komandā veidot.
Nereti ir tāds arī teorijā šo stāsta, ka ir uzņēmējs, tas, kurš ir trako ideju un realizē, tad, kad visi saka, ka tas ir nereāli un izdara kaut kādu pilnīgi vājprātu, un es kāpēc dabūt to gatavu. Un tad ir jau strādājuši biznesi, pēc 4, 5 vai 2 vai 6, kā no kuram gadiem, kurā ir vajadzīgs pilnīgi cits prāta uzstādījums, ja angliski sakot, mindsets, caur kuru vadīt, kad man uzņēmēji ir jākļūst par komandas vadītāju, jo, ja es gribu paplašināties un stabilizēt visu, man ir jābūt pilnīgi citai domāšanai. Un tu stāstīji par to, ka šobrīd tev ir svarīgākais patiesībā būt komandas vadītājiem, nevis uzņēmējiem, un ka tas to visu veido. Kā tev veicās šajā pārējāt no uzņēmēja domāšanas komandas vadītāja? Pirms tam tu viņas dalīji, un es vēl nebiju viņas izdarījusi savā prātā. Tagad, kurā momentā es to izdarīju, laikam šīs sarunas laikā. Zini, kā ir, tev ir jābūt uzņēmējiem, te, kad tu vēlies pilnveidoties, un vadītājiem, te, kad tu vēlies noturēt. Jo, te, kad tu šito jautāju, es sapratu to, ka vadītājs ir kāds, kuru tu ieliec ar jau sistēmu, ar ko viņam ir jāstrādā. Un viņš var pamanīt, kur ir mazās nianses, kas nestrādā, kur vajag kaut ko pamainīt un tā, un kurš veido to kolektīvu. Un man šobrīd vēl tāda vadītāja nav. Bet es jūtu, ka tas briest, jo ir cits vadītājs. Un tas arī laikam atkarībā pēc situācijas. Kamēr tev nav vadītājs, tikmēr tu esi abi divi, un tad tu visu laiku mainies tajā lomā. Jā, man ir grūti atbildēt šobrīd. Kādam ir jābūt labam vadītājam? Tu saki, potenciāli tev briest, ka būs vadītājs. Jā. Kādam ir šim cilvēkam jābūt? Kas viņam ir jāspēj darīt? Ko nozīmē vadīt tavu komandu? Pirmais ir cilvēcība, jo tas ir darbs ar cilvēkiem. Tas ir darbs ar darbiniekiem, darbs ar klientiem. Tev ir jābūt cilvēcīgam, jo dzīve notiek, viņa notiks katru dienu. Un katru dienu notiks situācijas, katru dienu notiks kļūdas kaut kādas, notiks kaut kādi sarežģījumi. Un kā tu uz viņām reaģēsi? Vai tu reaģēsi, ka tas ir atrisināms vai tas nav atrisināms? Vai tu to skatīsi kā izaicinājumu vai par problēmu? Jā, tas ir viens. Kas vēl? Un viņam ir jābūt ar līdzīgām vērtībām, kas ir man, ka svarīgākais nav klients, svarīgākais ir darbinieks. Jo, ja darbinieks būs laimīgs, viņš būs arī apmierināts un spējas iedot klientiem, līdz ar to klientiem patiks un paliks vairāk. Ja man būs priecīgi klienti un darbinieki, es būšu priecīgs vadītājs. Un mans mērķis noteikti nav izžmiegt katru, nec klientu, nec darbinieku. Es vēlos, lai cilvēkiem ir vieta, kur viņi var nākt ar prieku. Vispār tas bija viens no iemesliem, kāpēc es vispār salonu radīju. Jo es vispār gribēju, lai man cilvēkiem ir tā sajūta, ka viņi grib novilkt čības, kad viņi atnāk pie manis, ka viņi grib novilkt kurpes un uzvilkt čības. Un tas tik bieži notiek salonā. Un viņš vispār nav tāda formāta, kur novilkt aplis, bet cilvēkiem mēdz automātiski tas notikt. Un es gribēju, lai viņi jūtās mīlēti, gaidīti, dzirdēti, redzēti. Un es gribēju, lai tā jūtās darbinieks, klients, jo es salonā, kurā es strādāju, es sapratu, ka esmu tikai cilvēks, kurš tāpat tās nomainīsies, un jādabū maksimāli viss no manis ārā, un jāliek maksimāli daudz darbs virsū, un vispār mani nedzirdēja, kad es kaut ko lūdzu darīt, un nezinu, es teicu, ka es vēlos strādāt kaut kādiem citiem materiāliem, un teicu, ka nē, tu strādā šito, jo šis lētāks, un tad es sapratu, ka es tā negribu. Kā to ārā. Kā to var dabūt gatavu? Tas, ko es dzirdu tevī, ir Tu stāstīji par to mirkli, ka tu saprati, ir labdarība, ja? Un labdarība ir visādos arī labumiņos, ko es devu saviem darbiniekiem, un man vajag to pārvērst par biznesu, un tad sākās lielākā izaugsme. Un tajā pašā laikā tas fokus ir uz darbiniekiem, lai viņiem būtu labi, viņi justos labi, un kaut kādā maģiskā veidā šīs vērtības pat ir transformējušās uz klientiem, kas, novelk apavus, kas simbolizē, es jūtos mājās, es jūtos gaidīts. Kā šo balansu var dabūt gatavu? Ir tas biznes, ir tas, kas nevar nodarboties ar labdarību, lai visiem viss ir labi, un tomēr es spēju izdarīt tā, ka visiem viss ir labi. Skatoties uz savu uzņēmumu, vērojot viņu, kas notiek.
kurā momentā ir tas, ka vai tu redzi, ka tas cilvēks, viņš, nu, es esmu sieviete, es ļoti emocionāli vadu savu salonu, un ja es redzu, ka man meitene ir uzvilkta, tad tas ir, nu, kaut kas notiek, un vai tev vajag laiku, vai tev vajag brīvu, vai kas notika. Un te ir tas draudzīgums, bet tā nav gluži draudzība. Tas ir tā, ka es gribu, lai tev jūties labi, es negribu, lai to es apbižotu, lai es nevēlos, lai tev kāds dara pāri. Ir tās teiciens, ka nereti cilvēki domā, mazs uzņēmums ir neizdevies liels uzņēmums. Un tas ir absolūts absurds. Jo ir jābūt maziem, ir jābūt vidējiem, ir jābūt lieliem, un katram ir savu funkciju. Un tevī klausoties, es iedomājos par šo frāzi, kā tev viņa asociējas? Vai tev šķiet, ka arī mazs uzņēmums vienkārši viņam nesanāca būt lielam? Ja viņš ir mazs, tāpēc kā? Tāpēc, ka viņš vēlas būt mazs. Viņš vēlas būt nekomerciāls. Ja? Viņš nevēlas būt liels un augsts. Es, piemēram, mīlu visas tās mazās kafejnīciņas, kur tiešām īpašnieks taisa to kafiju un kur tos pīrāgus zina, ka to uztaisīja tieši tas cilvēks. Un, tā ir tāda vesela, jo viņš to dara ar sirsniņu. Viņš to dara, to darbu ar tiešām prieku, un viņš vēlās tev to sniegt, to labo. Un tā, ka tas ir lielais uzņēmums, tas ir par naudu, tas ir par statusu, tas ir par ko citu, manā izpratnē. Bet mazs uzņēmums, tas ir mazs uzņēmums, kas ir pelnījis dzīvot. Nu, tāpēc, ka viņš rada kaut ko tādu, kas padara to, piemēram, pilsētu vai kādu ciematu tieši īpašāk, jo tas viss ir. Viss nevar eksistēt tikai un vienīgi no lielām fabrikām un no lieliem veikaliem, kur viss ir tik bezpersonīgs un augsts. Un es to arī jūtu savā uzņēmumā. Man tiešām te cilvēki nāk, jo viņi jūtās mīlēt. Un ja pēdējā laikā man liekas, ka cilvēki vispār pērk mīlestību. Viņi pērk to, lai viņi justos labi. Viņi nevēlas iet uz vietu, kur viņam pateiks, tu pats vainīga. Tu viss tur tāpat esi sačakarējis vienkārši, bet tad vajag mācīties. Nu, katrā ziņā tas ir radīt to sajūtu. Jā, tieši sirsniņai tuvāk. Un tas, to var izdarīt tikai mazais uzņēmējs. Iespējams, ka tev atbildēs to jautājumu. Tu veidotu tīklus citās pilsētās? Citus maziņus, piemēram. Nu šeit tas par to vadītāju un uzņēmēju. Ja es atradīšu vadītāju, kurš rūpējas par maniem darbiniekiem ar mīlestību un cieņu, un redzēšu viņā to pašu dzirksti, kas ir kaut nedaudz manī, tad jā, tad es uztaisīšu. Bet tas būs tad, kad, tas būs tad, kad es pat varbūt no tā gribēšu atkāpties, kas varbūt būšu nedaudz piekusis, ka gribēs kaut ko jaunu, un tas cilvēks tad arī atnāks. Tad tu taisīsi biznesa plānu vai iesi arī uz sajūtu? Es darīšu tāpat tās, visticamāk. Es tās un krustās jau sāk atliekāt. Nē, vairs jau tas nedraudēs. Bet, vairs tas nedraudēs. Bet jā, es domāju, ka es gribu. Es gribu vēl augt. Es gribu. Un arī tas, kā mēs izplatāmies uz augšu, tas arī bija tāds ļoti strauji lēmums. Un tā ir tā sajūta, kad liekas, ka patiesībā tiešām tā visa dzīve, visa pasaules atdodas rokās slepus, kad tu kaut ko izvēlies, un tas tiešām notiekās. Un šajā decembrī man tiešām bija tāds sajūta, kad visa pasaules slepus atdodas rokās, lai tev tieši tagad tas izdotos, jo tev radās idejas, sanāca, dabūja telpas, dabūja cilvēku, viss notikās. Kas notika decembrī? Decembrī bija tā, ka man pie manis atnāca praktikanti, prasīja darba vietu. Un viņi prasīja man vietu priekš spā procedūrām un kosmētiskām procedūrām. Mans salons nav vispār tam paredzēts. Un man tāds labi, es tev došu, bet tu strādāsi svētdienās, kad salons pilnīgi tušs. Kabinetiņu izvāksim, uztaisīsim tur bišķiņu tādu atmosfēru. Un tad, kad es biju pie viņas uz izmēģinājumu procedūru, es sapratu, ka Dievs, cik kaifīgi. Dievs, cik forši, kā man patīk tā skaņa, kā man patīk tā mūzika, tās sveces un viss tā atmosfēra, tās gaismas. Un man tāds, es to gribu. Es tiešām gribu. Tas bija kaut kāds, 15. decembris, kad es to sapratu. Un tad es īpašniekam, no kuras īrēju šīs telpas, es pajautāju, Klau, ja tev kaut kas augšā atbrīvojas, dod man ziņu, var būt pēc kaut kāda pusgada, 10 mēnešiem, es būšu gatava viņus paņemt. Viņš pēc 4 dienām man zvanīja un teica, ņemsi. Tieši viens dzīvoklis ir atbrīvojies. Man tāds, jā.
Man ir arī viena tāda feature, es vienmēr saku jā. Vienmēr. Pēc tam es domāju, vai vajadzēja, bet es vispirms pasaku jā, un tad pēc tam, labi. Man nevajadzēja teikt jā, bet es vienmēr vispirms pasaku jā. Un tad pagāja vēl 5 dienas, atbrauc remontstrādnieks, jo tur viss bija ļoti slikti. Tas pats, kurš izteicās nelāgi vai šoreiz cits? Tas, kurš cits, protams, ka cits, man katru tāpu remontēšu citi. Un katru reizi cits. Un tad jau februārī mēs martā atvērām augšas telpas. Jā, un tur ir forši, tur tiešām skaisti jauki. Tad no neplānotas paplašināšanās viņa kļūst par plānotu un reālu 3 mēnešu laikā. Jā. Man nebija plāna. Es nezināju, kā es remontēšu, es nezināju, kas man tur būs, ko man vajag, un ārprāt, cik maksā kosmētika, cik vajadzēs to iegādāties vai vēl kaut ko. Es to nezināju. To nevar paspēt. To nevar paspēt saplānot, kad tev tā izdevība rodās. Un kad es būtu izdomājis visus plānus, jau to iespēju būtu palaidis garām. Tāpēc es pirms pateicu jā, un pēc tam es domāju, kā es to atrisināšu. Jā, jo tās telpas arī man nevis būtu izīrētas tālāk, bet nebūtu ieminēties par viņu. Jā. Šīs visas kopsakarības. Pie tevis tagad atnāktu kāda jauna dāma. Nav obligāti, ka skaistuma salona. Vienkārši vēlas savu uzņēmējdarbību sākt un veikt. Un teikt, Madara, es redzu, ka tev kaut kā sanāca. Man baigi bail, bet it kā gribās. Ko man darīt, ar ko man sākt? Ko tu viņai atbildētu? Ar ko sākt? Jā, ko man darīt, ar ko man sākt? Tieši uzņēmējdarbība vai profesija? Uzņēmējdarbība. Teikt, man arī gribās kaut ko savu. Varbūt ar tepat kaut kur vai kādā pilsētiņā mazākā. Es negribu Rīgā. Izdara pirmo soli. Uztaisi sev sijā. Un tad pēc tam būs, kas man būs, ko es piedāvāšu. Un tad sāks atbildēt uz tiem jautājumiem. Tad tu aizies uz banku, tev būs jākārto karti, un tev jautās, kāds tev būs apgrozījums. Un tev ir vienkārši jāpieņem kaut kādi lēmumi, un tev nav nejausmas, kas tev pa lēmumiem būs. Jo tu nezini, kas būs, bet tev viņi ir jāizdara tajā momentā, un tu sāc darīt, un tas notiekās. Tev ir jāsāk. Jo, mēs varam nekad, man liekas, pilnīgi neviens uzņēmējs nezina, ko viņš piedzīvos tad, kad viņš taisa savu uzņēmumu. Ja mēs zinātu, kam mēs iesim cauri, neviens nekad neuztaisītu uzņēmumu. Ja mēs zinātu, ka būs tāda problēma, aizies kolektīvs, būs lockdowns, būs pilnīgs slēgšanas, būs tev viss, tu tūlīt taisi ciet, gribi pārdot vēl kaut ko, vai, piemēram, būs... ja mēs to visu zinātu, mēs nekad nepiekristu. Tāpēc labāk ir nezināt, uz ko tu parakstīt. Man radās ideja. Tu minēji, aizies uz banku, un tad būs kaut kas tur jāsāk piereģistrēt un jāsāk atbildēt uz jautājumiem par savu uzņēmumu. Un viens no veidiem, kā iespējams atrast savu uzņēmējdarbību, kas man pie pirmā uzņēmuma mazliet pagriez prātu, ir tas brīdis, kad reģistrēt savu uzņēmumu ir jāizvēlas NACE-kods. Kas tu esi un kā tu esi? Tu tā ieraugi, pasties, kāds ir klāsts. Un kāpēc gan savu ideju vai līdz galam to formulējumu patiesībā nepaskatīties tajos NACE-kodos, kas vispār ir? Un tad tu tā saproti, zem kā iet, kas vairāk, kurš tad gal galā būs pamata, ienākumi, peļņas veids, kurš būs tikai papildus, ļoti labi palīdz nodefinēt. Es vēl šajā vietā pieminēšu to, kā es vispār izvēlējos. Labi, esmu kultūras menedžeri, bet kāpēc nonācu pie kultūras menedžeris un kāpēc manikīra? Tāpēc, ka kad bija jātaisa karjeras testi, man bija visur 33% biznesa vadība, 30% māksla, 30% psiholoģija. Man bija tāds, vispār nepalīdz, kurā virzienā iet. Es pamēģināju mācīties interjeru dizainu un sapratu, nē, tikai viena māksla man galīgi nedara. Un tad es tiešām atceros, kā es pamodos 2 naktī un es gāju cauri visiem profesiju standartiem. Nonākt līdz kultūras menedžerim ir diezgan tālu. Un es sapratu tā, šeit ir gan mana psiholoģija, šeit ir gan mana māksla, šeit ir mana biznesa vadība. Ja? Un, es šito darīšu. Un pēc tam es sameklēju manikīru arī, jo ir manas vērtības, ko es vispār gribēju. Un profesiju tiešām es nebiju izvēlējusies, tāpēc, ka es tiešām sapņoju par krāsām, nagu krāsņiem. Dievs, tāds uzkrāsošs vispār ne. Tas bija vienkārši mērķtiecīgs manu vēlmju sakopams, jo es vēlējos, lai mans darbs ir redzams. Es vēlējos, lai manām darbam nav limita, cik es varētu nopelnīt. Lai man pasaka paldies,
Jo es gribu, lai mans darbs tiešām tiek novērtēts, lai es varu radīt skaistumu, lai es varu radīt patīkamu sajūtu cilvēkiem, ka tas nebūs nekad sāpes, tas nebūs tā, jums darba inspekcija atnāca, ja? Ka es noteikti nespēšu tādu darbu darīt. Un, jā, ka tu izvēlies, kas tavā sirdī ir tev svarīgs. Vai tev tas tiešām ir svarīgs? Vai tu gribi strādāt 8-5, vai tu gribi strādāt ar cilvēkiem? Ja tu negribi strādāt ar cilvēkiem, nē, uz tādu profesiju. Nu, tā. Tu esi domājā. Domāja ir vieta, kur jebkurš profesionālis var atnākt un pilnīgā vienatnē būt 7 līdz 9 dienas ar dažādiem uzdevumiem, ar individuālām supervīzijām, lai padomātu par to, par ko ikdienā parasti nav laika padomāt. Jo ir darbs, ir ģimene, ir biznesa, ir vadība, ir vispārējais. Un, jā, par šo vajadzētu padomāt, bet vēl nebija laika. Ja? Ja tu tagad šeit nokļūtu uz šīm te, pieņemsim, 7 dienām, kas būtu tas, par ko tu domātu? Laikam par salonu tīklu. Laikam par salonu tīklu, jā. Tas būtu tas. Bet tad man vispirms jāatrod vadītājs. Es domāju, ka tu to nevari dabūt gatavu. Watch me. Tieši tādu es arī cerēju sadzirdēt. Jā, es to izdarīšu tāpat. Paldies, gaidām tīklus. Jā. Paldies par sarunu un paldies par drosmi, ka padalījies ar šo. Paldies, ka uzaicināji.